Sveiciens visiem pirmajā mobile gaming video, un šodien spēlēšu Clash of Clans. Es domāju, ka daudz no jums spēlē Clash of Clans. Tā ir spēle, kur spēlē lieli, gan mazi. Būtībā visi, un es pieņemu, ka daļa no jums arī spēlē. Es spēlēju Clash of Clans ļoti periodiski. Kad es spēlēju kārtīgi, bet, kad es nespēlēju, tad es tikai ieeju ik pa laikam uzlikt, upgradeoties builderi. Tas ir kā numur viens nosacījums spēlēju Clash of Clans vispār kopumā. Bet man ir 160 līmenis un 13. tonhola beigas, kur mēs tuņi pārējos 14. Tā kā, tas parāda to, es spēlēju jau cik gadus 5 uz šī akaunta, bet man tikai 160 līmenis ir. Tas parāda, cik periodiski es patiesībā spēlēju. Tā kā jā, un šodienas mūsējais mērķis ir vienkārši upgradeot. Visu mēģināt kaut kā upgradeot. Domāt, kā labā to izdarīt. Kas un kur un kā, tāpēc, ka man ir diezgan daudz dažādas runas, gan no Gold Passa, gan man liekas, ka inventorijā, bet tur vairāk no Builderbase ir, bet šeit arī ir Builderbase runas, kuras mums arī jāizmanto, ir jāmēģina kaut kā izmantot. Saprotams, Builderbase buks neizmantošu, bet šeit es domāju, ka, protams, nāksies izmantot, man ir jāpaskatās Book of Spells, to pašlaik es nevarēšu izmantot, man ir Book of Heroes, un vēl viens Book of Heroes, un vēl viens Book of Building, kas ir ārkārtīgi labi, jo man jau ir 3 stokā, un kā lai saka, viņi jāizmanto, kamēr visi nepaiet vējā. Kamēr visi neaiziet vējā, es negribu dabūt pa buku 50 gemus. Piedodiet, bet nē. Tāpēc šodien mums nāksies upgradeot visu. Es domāju, ka pirmā lieta, ko mums jāsāk, protams, ir Tonholu. Tas ir pats par sevi primāri it kā. Es tagad paņemšu upgradeošu Tonholu, 9,6 miljonu golds, nobukošu. Un ko mēs tad darīsim? Jā, man nav max autots, kā lai saka. Mans 13. Tonhols pilnībā. No golda upgradeiem man nekas nav palicis, izņemot voli, kas ir pusmiljardam goldu tur jāiziet, man liekas, lai visu to upgradeot. Es biju aprēķinājis kaut kur. Tā kā, nežēlīgi daudz vēl vajag upgradeot, bet ko lai dara, ar tiem voliem ir kā ir, katru dienu pa 5 upgradeošu, un viss būs ok, un tiksim ierindā, uz sliedēm, kā lai saka, bet no Heroesiem skatoties, man ir max autots Grand Vardens, un jā, mēs upgradeosim šodien arī Aršakvīnu. Es domāju, tuļņi pat mēs to varam arī izdarīt, uz 7 no līmeni. Jā, mēs varam pārējus Tonholu upgradeot storageus, dabūt nedaudz vairāk no tiem visiem, no tās runas, bet tas pienesums arī nav tik liels, lai es tērētu uz viņu buku un vēl visu kaut ko tur resursus pirkāt. Tā nav primārākā lieta šobrīd. Un nav tā, ka Dark Elixir šobrīd būtu kaut kāds mega liels deficīts. Jā, viņi, protams, var sagraindot diezgan viegli, tāpēc mēs upgradeosim Aršakvīnu un arī baidzies pēc tam upgradeot pārējo. Bet šobrīd arī skatoties, ja es izmantošu runu Dark Elixir, man 42,000 Dark Elixirs ies zaudējumos, kas ir diezgan nepatīkami daudz. 42,000 nav maz, un tāpēc es domāju, kā es viņu varētu izlietot. Protams, viens veids ir kā lai saka, būstot trūpus. Es nezinu, kur man baigi vajadzētu būstos, baigi neizmantoju super trūpus, bet ja man vajadzētu upgradeot, es pat īsti nezinu, es saku, es baigi neizmantoju, bet kā lai saka, Dark Elixirs ir Dark Elixirs, un man arī ir šobrīd laboratorija, diemžēl upgradeojās, un mēs varētu upgradeot kaut vai to pašu Archeriņu, vai ņemam upgradeojam Archeru, 25,000 Dark Elixirs šobrīd tiek izmantots, lai tikai nedaudz samazinātu šos zaudējumus, jo Archerus pastrāda dekā es 2-3 izmantoju. Tā kā, lai kaut ko, ja tur tiešām kaut ko nedaudz vēl vajag piebeigt, tad šatad viņi mēdz ir noderīgi, kā lai saka. Ok, pirmā lieta, ko mums vajadzētu sākt, tā kā ir, protams, kad Tonhols, bet mēs nesāksim ar Tonholu, mēs tīri vienkārši upgradeosim mūsējos Heroesus. Kur man ir Aršakvīns, bet man, protams, nepatīk golds, tāpēc mēs uzmetīsim runu uz Dark Elixir. Ne golds man nepatīk, bet Dark Elixirs nepietiek. Uzmetīsim Dark Elixir runu, kuru es paņemšu no savā attiecīga Gold Passa, kur esmu nopircis, bija 3,99, kas ir normāls deals, ja tu spēlē. Kur viņi palika? Es palaidu garām viņu. Jo haidī, ja nebūs beigās tomēr. Nē, viņai ir jābūt. Kur ir. Runa of Dark Elixir. Tikai klejmojam, tā kā mums ir paņemta runa.
un mēs viņu varam uzmest uz Dark Elixīra storage. Mētam virsū, tā mums ir 300,000, tālāk mēs ejam uz Hero Hallu un upgradeojam mūsējo Archer Queenu. Man buks nebija, nav tagad paņemts, arī jāpaņem ir no Gold Passa ejam atpakaļ, uzmetam mūsējo buku Queenam. Jā, viņš ir uzmest, un mēs varam upgradeot uz 70 no līmeni. Maksimālais laikam bija šajā Tonholā 75. Tāpēc, jebkurā gadījumā mēs nebūsim max autoti, bet arī nekas traks nenotiks. Upgradeojam vienkārši vēlreiz, un atkal paņemam Book of Heroes, un atkal ejam un upgradeojam. Tā kā Archer Queens mums ir skaisti nostabilizējies uz 70. līmeņa. Pirmā lieta ir izdarīta saistībā ar Heroesiem. Protams, vēl varu dabūt vispār bukus, varu dabūt šitien te Splash Bash eventā, ja, kur var nopirkt par šiem te riņķīšiem var nopirkt arī Book of Heroes, bet es nezinu, ko labā man pirkt. Tas ir Book of Heroes, var nopirkt Gold Runes, tehniski var nopirkt vai pat 3 Book of Heroes, bet jēga man nekāda baigā šobrīd nebūs, jo man nav arī vēl viena runa man nav. Tālāk pārējiem uz jauno Tonholu attiecīgi, kur šis svinīgi, man ka šeit jāver vaļā šampanietis, jo, es biju 13. Tonholā, es biju, man liekas, iespējams biju gadu 13. Tonholā, bet tas ir jau sen beidzies, jo šobrīd ir tas svinīgais brīdis. Labi, vēl jau nav, mēs tikai nopērkam. Šobrīd viņš upgradeojās, bet to notiks. Tas skaistākā lieta. Finish. Now! Woo! Yes, man ir jaunas. Un jungle scenery ir, kā lai saka, unlockots. Super nice. Es esmu pārgājis uz 14. Tonholu. Esmu ļoti priecīgs, jā, esmu priecīgs, nav nevainas, jā. Nice. Un, protams, mums ir visi boosti, hero boosti un visi pārējais, kas arī ļoti noderīgi. Skatāmies, kāds būs 14 pack. Es gribēju pateikt, varbūt viņi vajadzētu iegādāties, kā forši, pasūs cenu 60 eiro, valns parāvi 60 eiro par ko? Tur ir tikai 4 Book of Heroes, strunts ar viņiem 20 miljonus, tas taču nekas nav. Penthouse level 2, ok, labi, bet tāpat tāda nauda, nav baigi. Skatāmies, ko viņš mums vispār piedāvā. Es varu Builder Hut upgradeot. Jā, tas arī jaunajā update'ā ir, ne update'ā, bet jaunajā Tonholā. Bet šeit vispār pat nebija palaists garām to, ka Builder Huts attacko. Wow, nice. Tas kaut kas jauns ir, tas kaut kas jauns priekš manīm. Skatāmies, ko mēs varam tagad paņemt un upgradeot. Pirmā lieta mums pat nevajag neko upgradeot, mums vajag vienkārši uzlikt penthouse, kuram man vieta, diemžēl, galīgi nav. Šeit var uzlikt, bet būs jāpārbūvē visa bāze. Bet mēs uzliekam šitien te, bildoties penthouse. Mums ir 3 builderi vēl pieejami. Mums ir 7 miljoni, kā lai saka, parastais elikstīrs, ko mēs varētu izmantot priekš pet. Es nezinu, vai šī būtu pirmā nepieciešamības lieta, kur man vajadzētu uzmest virsū, kā lai saka, buku. Es domāju, ka nē, tā visticamāk būtu laboratorija, ko es tehniski varu upgradeot, un 5 dienas šobrīd man upgradeotos, bet nē, man ir vēl viens Book of Building, kuru es šobrīd izmantošu, lai pabeigtu upgrade savai laboratorijai, jo attiecīgi tad es arī varēšu upgradeot savas, kā lai saka, vismīļākos trūpus, kā piemēram elektrodragonus un pārējos. Bet man laikam jānomaina arī mans deks, jo tas ir tik basic un tik novecojis. Bet tāpat upgrade ļoti svarīgi. Tā kā mētam virsū Book of Building, man ir upgradeota arī ir laboratorija. Mēs varam arī nochangeot sceneriju. Šis ir pirāts scenerijas, neatros, kurus viņi dabūju. Bet uzliksim jungle sceneriju, lai svinīgi, kā lai saka, nosvinētu. Heroes man šobrīd arī ir max autoti, un tālāk. Mums vairs nav nekādu saprotams baigi resursu. Bet es šobrīd
Vēl es izdomāju, ko es tur nākamo vēl upgradeot. Tas ir Eagle artilērija, saprotams. 9,6. Tas nav pirmā nepieciešamības lieta, jo, it kā tas pienesums nebūs tik liels, bet ņemot vērā, ka maksā 9,6 miljoni, bez golpēs, ja tu būs 12 miljoni, man šobrīd ir golpēs, var kaut kādus pāris miljonus tur ietaupīt, un arī varu uzmest šo te buku, jo upgradeoju 7 dienas. Protams, primā 15. var Army Campus var tikai 15. izrādās upgradeot, to gan es nezināju, to es biju palaists garām. Un Dark Spell Factory šo, protams, redzētu varbūt no sām, bet cik es bieži izmantošu aizbloku spēli, es domāju, nekad es viņu neizmantošu pagaidām. Tas, es pieturos pats pie Lightningiem un Rage'iem, tas pats basicākais, bet man savā ziņā liekas, tu visvieglāk var izmantot. Dažkārt arī Jam spēli izmantoju reizēm, bet šo diez vai es jebkad kādreiz izmantošu. Tāpēc laikam nāksies upgradeot mūsu skaisto Eagle artilēriju. Ejam paņemt Rune of Gold. Jebkurā gadījumā no nākamā sezonas ticamā dabūšu Rune of Goldu. Un kāpēc arī šobrīd tā tērējos tik ļoti? Tāpēc, kad mana banka ir pilna, 30 miljoni man pienāks nākamā sezona pašā sākumā. Un man tīri vienkārši nebūs, kur viņus likt, un man ir jāpaspēj, kā lai saka, izlietot visu šitais te, jo es nezinu, ko vēl pirms pirkšu no tā tura eventa. Iespējams, paņemšu runu, un attiecīgi es paņemu runu, man atkal inventorijas pilns, un atkal kaut kas cits jāņem. Tā kā, es atbrīvojos, runas nav nekas arī tāds, ko tu nekad nevari dabūt. Tu viņus vienmēr kaut kā dabūsi. Tāpēc nav tā, ka baigi šobrīd tur uztraucos. Varbūt mēs kaut kur arī zaudējam to, kā lai saka, tur pāris tūkstošus vai miljonus. Varbūt nevajag bukot nemaz. Eagle artilēriju vispār ļoti izdevīgi būtu uzmest Hammer. Tāpēc, ka es teiktu, ka varu nopirkt Hammer. Varu taču nopirkt. Varu pa 120. Bet vai es gribu nopirkt pa 120? Vai tas ir to vērts? Nē, nav vērts. Es uzskatu, tas Hammers nav to vērts, jo cena par goldu būtu it kā krietni izdevīgāk. Tas buks it kā, bet, es nezinu, man labāk patiktu uzmest vienkārši būku, ko es tuliņ pat arī darīšu. Tā, ejam uz gold storage un filojam. Diezgan tukši, tāpat nekāda zaudējuma tur baigi nebija. 19 miljoni. Vajadzēja samā laikam storages upgradeot vispār. Bet, uz būkus es viņiem nemestu virsū, saprotams, un 2 dienas man atkal būtu jāgaida. Tā kā sezona ir uz pašām beigām, man ir jāizdara viss tagad, jo, nav tā, ka es varbūt katru dienu spēlēšu tur tagad Clash of Clans. Ok. To mēs esam izdarījuši, un tagad varam doties uz Eagle artilēriju un spiest confirm. Mums arī būs upgradeot Eagle artilērija, spiežam būku, un esam nobūkojuši arī Eagle artilēriju, kas ir baigi labi. Tas jau ir kaut kāds progress. Man achievementi vēl nav paņemti, bet labi, es viņus nedaudz pakrāju. Noderēs. Un tā, jāapstāsta, kas mums šobrīd ir, kādi vēl ir pieejami magic itemi. Tā ejam uz Tonholu. Mums ir pieejams eliksīra rūna, mums ir pieejama, un mums ir pieejama, kas mums vēl pieejams, un tas ir Builderbase'ā. Ko mēs šobrīd varētu vēl attiecīgi izdarīt? Pirmkārt, mēs varētu nedaudz upgradeot wallringus. Pagad, cik bija cena? Izdevīgāk šito sanāk upgradeot. Upgradeosim šitien te ar wallringiem nedaudz. Jo arī tiem man tuļi nebūs vietas vairs. Zin kā, ap mūsu clan castle pagaidām man šitā te ir bāze. Tā. Vēl, jo, jāmēģina vienmēr, kā lai saka, ietaupīt. 12. līmeņa sienas ir labāk upgradeot ar wallringiem 2 nekā 11. līmeņa. Tā, upgradeojam, mums pa baigi daudz sanāk upgradeot, nice. Es nemaz nesūdzos. Es nezināju, ka man tik daudz viņi ir, man ir nopietni. Wow. Tas ir crazy patiesībā. Es vienkārši upgradeoju. Šis videos vēl baigi garais sanāk. Baigi garais. Viss man vairāk nav, bet, ok, es baigi nesūdos. Jau smukāk uzreiz izskatās. Jau kaut kas tuvāk skaistiem 14. Tonholam. Labi, to mēs esam it kā izdarījuši. Un mums vēl jāuzliek ir bildoties 3 bilderi.
Kāpēc? Tāpēc, lai kaut ko viņi varētu izdarīt līdz es dabūju tos 30 attiecīgi miljonus, es varu hero uzlabot. Varu uzlikt 6 dienas, bet tāpat man būs sanāk mīnusā, jo sezona beidzās pēc, cik viņa precīzi beidzās pēc 4 dienām. Biku tā kā pa ilgu. Barakas vajadzētu arī uzlikt upgradeoties. Ok, es domāju, ka netaupīsim. Man ir veselas 2 rūnas eliksīra, tāpēc es spiežu virsū. Mums ir pilns eliksīrs, un šobrīd mēs varam uzlikt upgradeoties. Cik bija barakas? 6 dienas. Viss 6 dienas tagad upgradeosies. Šis gan nav labi patiesībā. Šis nav labi 5 dienas. 2 dienas būs mīnusā, un visi zin, kā gribēs uzbrukt. Dabūs tur, gribēs, manu lūtu paķert ciet. Klankāslu 8 miljoni. 5 dienas. Ok, upgradeojam Klankāslu un Hero Hallu varam upgradeot arī paņemt. Ok, tie ir tikai 2 bilderi, nekas traks. Pastīsimies, ko mēs vēl varētu tādu eliksīru kolektoru. To visu sākumā arī upgradeosim. Bet nē, man vajag upgradeot eliksīru kolektorus. Pateikšu, kāpēc. Jo tad, kad es pārēšu uz jauno Tonholu, tad šis ir pārāk lēti. Tāpat cilvēku uzbruks, zaudēšu lūtu bezjēdzīgi. Tā kā man ir izdevīgi upgradeot arī šo te. Es varu pat paspēt vēl 3 viņus upgradeot. Un uzliekam confirm un attiecīgi upgradeojam. Tā kā mums tagad viss šeit pagaidām upgradeos. Vienīgā problēma ir, ka ir boosts. Jauni, ja es upgradeoju piesim šitos kolektorus visus vienā dienā, tad man būs bezjēdzīgs boosts. Tas ir par to, ko es iespējams nedaudz nepadomāju. Ok, šitiem palielam viss ir izdarīts. Es nezinu, cik īsti gudri kaut ko noteikti palaidu garām, bet jebkurā gadījumā tā ir spēle un 14. Tonhols ir sasniegts. Esmu ļoti priecīgs, bet mums vēl viena ātra lietiņa ir jāizdara arī builderbeizā. Tā kā jūs šeit redzējat, man ir gan eliksīrs, gan golds. Mēs varētu kaut ko paņemt. Upgradeot, es bāzu pastīties, kas man bija šiten te, vai man šiten, man bija runa, poņemam mūsu hero skinu, kā mēs to vēl neesam paņēmuši, jop, cik bumbīt, jā, man ir šiten gold, un arī eliksīra runa, un ja es nemaldos, man jau ir eliksīra runa, ok, mums vajadzētu kaut ko upgradeot saistībā ar eliksīru, tā mēs aizējam šeit uz laboratoriju, un upgradeojam laboratorijā peku. Man vajag šo te power peku upgradeot, jo es viņu diezgan bieži izmantoju. Kaut kas beidzot notiek arī builderbeizā. Beidzot. Un tālāk mēs... ok, tas man ir. Tālāk mēs varētu izlietot tehniski... Tehniski mēs varētu izlietot eliksīra runu, tāpēc, kad man ir vēl viena eliksīra runa, viņa tiktu izmantota tad lieki praktiski. Tāpēc, jā, ko man labāk laikam bēl mašīnas upgradeošu. Jā, man viņš tik sen nav upgradeots, kad man ir jāupgradeo, un tad vēl kaut ko mēs varam upgradeot. Tas pirms 3 dienas, ok, es arī upgradeošu lava launcheri. Ok, šitam mēs arī visu esam izdarījuši, visu kā vajag, visu ir uzlikts upgradeot. Es nekādā veidā nevaru dabūt uz 3000 šeit, bet ok, kaut kā tas noteikti to arī dabūšu. Tā kā tā, labi, izskatās, ka tas arī ir viss. Esmu kaut kādā veidā pārgājis uz 14. Tonholu beidzot. Jā, man jāizmanto vēl būs šeit arī būki, un tā kā, jā, labs darbs, kas ir padarīts. Paldies visiem tiem, kuri skatījās. Šis video bija gandrīz 20 minūšu garš, bet ceru, ka jums patika šī upgrade. Šis ir mans pirmais mobile gaming video, tāpēc, man mazliet nepierastā bija filmēt, bet skatīsimies jau nākamreiz, gan jau būs vēl labāk. Tā kā, jā, paldies visiem, čau, atā.